Visās grāmatnīcās nē, būs tikai, jo viņa tikko silta, viņa tikko no tipogrāfijas ir atpasta. Nu, varbūt. Jā, prasa jau. Novadam, par kuru ir mazziņu kronikās, senajos dokumentos, bet vēsturnieki, etnogrāfi, valodnieki, folkloristi apliecina Sēlijas piederību. Un arī Nacionālās bibliotekas devums šī izstāde ir mēģinājums apliecināt Sēlijas piederību. Bet svētki nav tik bieži. Un šī ir svētka reize, jo mēs esam patiešām priecīgi redzēt jūs šodien visus šajās telpās. Tā Latvijas liktenis ir lēmis, ka ļoti daudzas dokumentālas vērtības, grāmatas, žurnāli, kartes un tam līdzīgas liecības nevienmēr ir saglabājušās tajās vietās, par kurām šīs liecības runā. Un tāpēc arī tiešām esam priecīgi, ka varējām šo izstādi izveidot. Mums ir pašiem savi novada patrioti arī šeit bibliotekā, kas ar to arī no visirds ir nodarbojušies, un par to arī viņam liels paldies. Un tagad es tad došu vārdu atkal Bērbēr. Skundze, augstgodinātais direktora kungs, Sēļi un Sēļu līdzjutēji. Es gribētu sacīt tā. Pašreiz tādas dienas ir, mēs runājam, valdība grimst, Latvija grimst, vārdu sakot, un it kā rodās kādreiz arī tāda rūgtuma sajūta par visu to, bet šodien pulcējoties varbūt šajās šaurajās telpās, mēs varam teikt pretējo. Latvija ceļās. Latvija ceļās tās novadi. Ir liels kultūrvēsturisks pacēlums. Un ir ārkārtīgi jauki, ka šis kultūrvēsturiskais pacēlums ir šoreiz saistīts ar Nacionālo biblioteku, jo mēs gaidām, ka celsies arī Gaismas pils. Un lai paliek visādi finansējuma avoti, lai paliek visādi strīdi par šo jautājumu. Es domāju, lai paliek, ja jūs gribat Kurzemes purvi un viss tas kopā, vārdu sakot, lai arī tas viss mūs ceļ augšā. Un es ļoti pateicos, ka šodien tiek pieminēts viens
no tādiem piemirstākajiem Latvijas novadiem, kas nebūtu netiek bieži daudzināts. Mēs to varam saukt par Latvijas pamēģi savā ziņā. Un tā ir Augšzeme, tā ir Sēlija. Nu pat mēs runājām ar viesītes mērķi Dmitrievu kungu, ka jaunie plānošanas reģioni pat sašķeļ šo novadu vēl vairāk, jo būtībā runājot, teiksim, Jēkabpils vienā pusē paliek pie Zemgales plānošanas reģiona, Krustpils otrā pusē paliek pie Latgales plānošanas reģiona, atkal Sēļi tiek kaut kādā veidā sašķelt, bet viņi ir vienoti. Vienoti caur kultūru, vienoti caur tradīcijām, vienoti ar savām, varētu teikt, dziļām saknēm un novadu patriotismu. To vajadzētu pateikt. Un galu galā vienoti arī zināmā mērā ar Daugavu, jo Daugavas senais nosaukums ir Fluevus Seliānu. Vārds sakot, tātad Sēļu upe, tā ir viena no vecākiem Daugavas nosaukumiem, vēl pirms Rubons un tam līdzīgi, jo Sēļi dzīvoja apus. Un tagad, tā kā mēs runājam, no kuriem ir atnākuši, un viena no pirmiem ienāca Latvijā šī cilts, mēs esam šīs cilts varbūt tāds etniskās paliekas un tā. Un man liekas, ka mūs vieno Jaunsudrabiņš, mūs vieno Veselis, mūs vieno Aleksandrs Grīnis, mūs vieno Sēlijas mākslinieki, kas ir nākuši, Skulmi dzimta, kultūras darbinieki, daudzie zinātnieki, lauksaimniecībā, medicīnā, kas tur ir strādājuši. Vārds sakot, tas ir skaisti, kad novads ir atradis savas saknes un ka Nacionālā biblioteka ir palīdzējusi to izdarīt. Un es gribētu tomēr Brikluls kundze lūgt, vai šo izstādi nevar aizvest arī uz Lietuvu, uz Biržiem vai kaut kur, jo lietuvieši mazliet tā kā nospādēja tos sēļus, pateica, ka nekāda sēļi nesot bijuši, kad esot augštaiči tikai. Vārds sakot, ka tā visa teritorija bijuši augštaiči teritorija. Nē, arī Ziemeļsēlī līdz Vindauga dāvinājumam. Nu, varbūt vajadzētu parādīt viņam, un kaut ko no viņiem dabūt pretīm un tā. Tā kā viņš paldies par visu to, un lai zied un paugst Sēlī. Paldies. Paldies, Gradīgums. Gara mantu. Par to varētu, protams, runāt ne tikai stundām, bet dienām un vēl vairāk. Bet šodien jau mums laiks ir ierobežots, un es domāju, ka mēs jau visi zinām tās skaistās rindas par mūsu zemi, par to, kā šeit mēs atkal esam tur, kur veļi klīvo un balti padeveži dienas vidus guļ, un koki sīdz bišu pilnu un liepaziedi aizauguši upju malās, un mēs paši, kā bērni, kā jaunieši, ejam pa šo brīnišķīgi skaisto mūsu vienkāršo un tajā pašā laikā dziļi bagāto latviešu zemi, par kuru Jaunsudrabiņš teica, ka rudeņos, kad debesis paceļas visaugstāk, tad cilvēki jūt, ka viņi ir ieskalti mūžībā kā sudraba gredzeni. Taku, ko mēs Austrālijā esam darījuši. Sēlija tika pieminēta 1997. gadā, kad Sidnejā un Melburnā viesojās toreizējās Sēlijas asociācijas viceprezidents, kurš tagad gan ieņem jau daudz augstāku posteņu, doktors Sigmunds Timšāns, ar priekšlasījumiem par Sēliju, vai mēs drīkstam aizmirst šo seno latviešu novadu. Klausītāji bija daudz, kā abās vietās, kā Sidnejā, kā Melburnā. Raksti parādījās arī presē, gan Austrālijā, gan šeit Latvijā, Latvijas vēstnesī. Tā kā Sēlija nav nekādā ziņā aizmirst arī ārpus Latvijas. Bet tagad es varētu jums minēt to, ka pirms daudziem gadiem, pirms Otrā pasaules kara laika un Otrā pasaules kara laikā, gan Viesītē, gan Biržu pagastā strādāja skolotājs Kārlis Freimans un viņa kundze Lilija. Viņi savus 3 gadus pavadīja Austrālijā, un Kārlis Freimans bija ļoti aktīvs latviešu sabiedrībā. Viņš gan rakstīja par teātri, par literatūru, mūziku un tā tālāk. Un Bezgales pamatskolas skolnieks vienā olimpiādas sacensībā uzrakstījis darbu par skolotājiem Kārli un Liliju Freimanu.
Nu, tas bija tāds mazs savs lapusīs 20 tikai, un tam man ienāca prātā drusku pārsteidzoši, kā būtu, ja sameklētu visu, ko Kārlis Freimans ir rakstījis, un kas ir iespiests Austrājas latvietī. Nu, diemžēl šis darbs nav pabeigts, jo tur būs varbūt savas 200 A4 lapuses, bet nākošā gadā, katrā gadījumā, es būšu to nobeidzis. Tas negan nebūs pa sēriju, bet tomēr tā būs daļa mūsu kultūras no trimdas dzīves dokumentācijas. Bet tieši par sēriju manās rokās šī gada sākumā nonāca kādreizajā Latvijas Universitātes tēlotājs geometrijas profesora Jākaba Vītola rakstītās atmiņas, kas ir rokrakstā. Viņš vispār ir ļoti daudz rakstījis, bet šīs atmiņas saistās tieši ar Sēliju, ar viņu dzimto pusi, Sērenes pagastu, un to es varu jums apsolīt, kad arī tās atmiņas tiks ierakstīts datorā, un mēs viņu varbūt dažu eksemplāru skaitā varēsim nākošgad šeit Latvijā dažās bibliotekās, konferencēs ieplāstīt. Sakiet, mīļie rīznieki, kur jūs braucat nedēļas nogalē? Tad, kad jūs paliek grūti ap sirdi uz savu novadu. Uzkāpjat Pilskalnā, Ormaņkalnā, Serbiņkalnā, Kūliņu Pilskalnā, un tad atgriežaties Rīgā. Japāņi brauc klausīties klusumu uz Eiropu, uz Ziemeļiem. Es domāju, ka mēs varētu to pelnīt. Tas, protams, ir joks. Un tad, kad jūs atdodaties Rīgā atpakaļ, tad jūs esat enerģijas pilni un palīdzat visiem kopā mums arī strādāt. Saprotiet, nevar sadalīt Latviju pa Daugavu reģionos, plānošanas reģionos, nu viņi ir tikai vienu. Daliet, kā viņi gribiet. Es faktiski sev vairāk varētu uzskatīt par latgalieti, jo esmu tur dzimis, bet par cik vairāk nekā 10 gadus es dzīvoju Sēlijā, tad es arī sevi uzskatu par Sēli, un tā tam arī būtu jābūt, kurā vietā tu dzīvo, tev jāiegūtās šo cilvēku dvēselēs, jājūt, ka tu esi vajadzīgs un jāstrādā priekš cilvēkiem. Un tā arī tas notiek. Un, nu jau pateikt, 7 gadus Viesītē darbojās televīzija. Kopā ar Dimitriju kungu mēs esam šo televīziju studējuši, un viņa turās. Šobrīd viņa pārtapusi par Sēlijas novada televīziju. Tas nozīmē, ka mums ir jāpopularizē šis Sēlijas vārds tautā, un kas gan cits vairāk var popularizēt Sēlijas vārdu kā televīzija, un vēl tiešām jāsaka Sēlijas novada televīzija. Un man rokā ir videokasete, kurā ir apkopoti vairāk video materiāli, kas saistās ar Sēlijas kultūru vēsturisko vidi. Man jāsaka tā, ka šajā kasetē nav speciāli filmu, bet ir ziņu programmu sižeti apkopoti. Bet tie ir par Sēliju. Un lai tad nu ir šī kasete kā dāvinājums Nacionālajai bibliotekai no Sēlijas novada televīzijas. Man jāsaka. Man jāieti tautiņā. Viņa saulīte dod man vienu, man jāieti tautiņā. Man jāieti tautiņās. Jai, nedod mani māmuliņa pret saulīti tautiņā. Gan
netecēj. Upīte nav deg strauji pret saulīti netecēj. Pret saulīti netecēj. Ceļoju Latvijas Dievs, Šī izstāde Sēļu kultūra vēsturiskais mantojums faktiski ir izceļojis, laikam jau gandrīz vai visu Latviju sakiet, cik tad vietās ir pabijusi šī izstāde varbūt? Šī izstāde ir pabijusi 10 vietās. Un pamatā tas tiešām ir Jēkabpils rajons, kurā šī izstāde ir pabijusi, jo Aizkraukles rajonā bija rajona centrā, pašā Aizkrauklē. Bet te mēs esam viesojušies gan Aknīstē, gan Viesītē, gan Sēpilī, Salā, Gārsenē, nu un, protams, arī Subatē un Ilūkstē, kas jau ir vis tālākais Sēlijas novads un šobrīd Daugavpils rajons. Jā, un šodien ir šeit Nacionālajā bibliotekā, tātad visiem būs pieejams visai Latvijai apskatīt šo izstādi un cik ilgi šī izstāde šeit būs un kur viņa ceļos tālāk? Nu, tāds arī bija mans mērķis, ka izstādei pa priekšu ir jāceļo pa novadu. Un ka Rīga, varbūt, ja viņa būtu tikai šeit šī izstāde, viņa varbūt nebūtu strādājusi, kā es teicu, šī izstāde strādāja novadā. Viņa tur bija noderīga. Rīgā varbūt tā ir tāds uzvilnījums, jā, atkal šis sēļa vārda daudzinājums, bet novadā tam noteikti ir daudz lielāka nozīme. Rīgā varēs šo izstādi skatīt veselu mēnesi, no 7. aprīļa līdz 7. maijam. Pēc tam grūti teikt, vispār jau doma ir tāda, ka ar šodienu tas viss arī noslēdzas. Bet, kas zina, ja no Stradiņa mutes dieva ausī var jau būt, ka aizbraucam uz Lietuvu. Jā, kur tad visa šī bagātība var palikt? Tad, acīm redzot, ir jābūt kādai vietai, kur viņa būs un kur viņa tiks saglabāta, visi šie materiāli. Jā, viņi atgriezīsies mūsu fondos, ja mūsu bibliotekas fondos, jo šeit ir materiāli gan no galvenās grāmatu krātumas, gan no letonikas, gan no reto grāmatu un rokrakstu nodaļas. Tā kā viņi jau atgriezīsies savās mājās. Un vēl, ko jūs domājat par šo gaismas pili, par kuru tik daudz runā šobrīd Latvijā? Mēs ļoti gribētu, lai viņa taptu, un man drusciņi skumdina šis fakts, ka ir tik daudz varbūt tāds negatīvs attieksmes par šo santīmu, kurš būtu jāieliek mūsu gara bagātību celtnes pamatos. Bet, jātic, savādāk nevar. Acīm redzot, mums ir vajadzīga šāda celtne un šāda gaismas pils. Nenoliedzami šāda gaismas pils mums ir vajadzīga, jo patiešām fondi mums ir ļoti bagāti. Mums ir 5 miljoni dažādu iespiedu vienību un reto grāmatu un rokrakstu nodaļu tā jau glabā pat 400-500 gadu vecs izdevums. Tā kā tas jau ir jāsaglabā nākamām paudzēm un tas ir mūsu bibliotekas uzdevums. Un tātad valdībai būtu jādomā, kā šo mehānismu pagriezt tā, lai visi būtu apmierināti ar to, lai nerastos lūk šīs runas par tiem santīmiem, kā jūs minējāt.
Es domāju, gan ir jāatrod kāds racionāls risinājums šai pieeja un pils ir jācer. Paldies! Paldies jums! Un arī es paskatījos, es parasti nelasu Ārijas Elsnes dzeju, jo man nav tā faktu. Un arī Elksnē tāds dzejolis – kopība. Vārds kopība nāk šurp no vārda kopt un kopā būt un domāt domu vienu, lai tauta karu šaustā stipra top, lai savu valodu un zemi ciena. Pārvērtībām, un tas maina ne tikai to, kas notiek mums riņķī, bet tas maina arī mūsos pašos daudz ko. Un mēs redzam, kā šis laiks, tie tiešām ir laikmeti, griež atkal kārtēji mūsu tautē, kā šis laiks gan maļ, gan ceļ cilvēkus. Un tādos brīžos vienmēr gribas atcerēties kaut kādas tādas vērtības, pie kurām var pieturēties. Un Kārlis Skalbe noteikti ir viens no tiem. Ceļinieks izgāja ceļā, viņš bija jauns. Puķe viņam bija aiz cepures. Viņš bija jutis aicinājumu un gribēja uziet to koku, kurā rītos uzlēca saule. Pagāja dienas un gadi, viņš bija kļuvis vecs to koku meklēdams. Reiz nogurs un nopatējis, viņš nostāja kādas upes krastā, kur stāvēja lielas egles. Viena no tām dega kā zeltā. Kāds savāds koks ceļnieks nodomāja un sāk to aplūkot, nenojausdams, ka tas ir meklētais. Pēc gariem meklējumu un ilgiem neveiksmu gadiem viņš gandrīz bija aizmirsis, ko meklēja.
Tad zarus pašķirdam tam pretīm iznāca sieva, starojošu vaigu, un sniedza tam dimanta gredzenu. Tā tava meklējumu alga, viņa teica. Kam pieder šis gredzens, var pārvērsties par ko vien tam tīk. Ceļnieks paņēma gredzenu un jutās kā vīlies. Viņš reizē bija iegūs un zaudējis. Sieva nozuda kā māns, arī brīnišķais mirdzums nodzisa. Ceļnieks devās tālāk. Tāpat kā agrāk katra jauna vieta darīja viņam prieku. Viņam vajadzēja ritēt no dienas dienā, tāpat kā dzīslās ritēja viņa asins. Bet tad viņa soļi tapa lēnāk. Viņš bija nonācis savas dzimtenes pakalnos. Tur stāvēja pelēkas mājas, zaļiem sūnu jumtiem. No pagalmiem skanēja aicinošs suņu reis un gaišas sievu valodas. Tur apkopa vakara soli. Debesīs kā milzu puķe uzziedēja saules riets. Lielā priekā ceļnieks apstājās, izstiepa rokas pret debesīm un vēlējās kaut viņš varētu kļūt par koku un ieaugt savas dzimtenes zemē. Todēļ viņš juta, ka viņa kājas top par saknēm, rokas par zariem. Uz lapām klājās tikai mīļi vārdi. Es esmu koks, viņš kā sapnī čukstēja. Ka viņš ir koks, viņš saprata tūliņ, kad sāka pildīt savus koka pienākumus. Izdrupušā zara caurumā pie pašām krūtīm tas glabāja maza putnu līgzdu. Nogurušam arājam tas uzklāja vēsu ēnu, kad tas sviedrus slaucīdams atlaidās uz viņa saknēm. Bet naktīs līksmi čalodams jaucās mīlētāju valodās. Pagāja vasara, pienāca rudens, vējš noplēsa kokam lapas un saritinātas gredzenos tās dzina prom pa lauku. Kādu nakti uzsniga. Koks jūt, ka viņš palēnām sastings, tik dziļi serdētam glabājās nojausma, ka viņš vēl ir dzīvs. Kādu nakti atlaidās melns krauklis un sāka knibināt kaut ko mirdzošu zargalā. Tas jau brīnišķais gredzens, ceļnieks kā sapnī nodomāja. Ak, kaut es atkal varētu kļūt par cilvēku. Un tūdaļ no koka atraisījās ceļnieks, brūnu mēteli zaļu platmalu galvā un spēra soli pasaulē. Ja viņš kādreiz pieklauvē pie jūsu durvīm, tad atdariet, jo ziniet, viņam līdz nāk koka, pacietīgā, labsirdīgā un mīlestības pilnā sirds.
toti nākošo, nes ciemus, nes lielceļus sēļa, tu stepes un kalnus skatīs, ne vārdā tos nenotēli, bet sapnī tev zaļum aktivīs un puti sauc sēļa. Laimīgs vai ciest, bet dziļākos mirkļos vēlies, lai tevī ienāk tas spēkpilnais miers, kas ir tavā šūpulī, sēlijā. Atskaņot divas Romualda Kalsona tautas dziesmu apvedes. Padziedi mazputni. Bet runa par to, ka mēs bijām divdākie. Runājām vienu, darījām citu, un tā arī man par šiem 50 gadiem, no 65 mūžu gadiem, sakrājušies ir grāmata, kas pašreiz vienā eksemplārā, es skatos uz Andra Vilka cerībā, ka tā, ka būs jaunā gaismas pils, varbūt, ka man grāmata būs vairs ne tikai vienā eksemplārā. Atļausit man tomēr riskēt pēc Imanta Auziņa emocionāli intelektuālās dzīves ar to, ko es esmu izjūtis brīdī, kad nebija pie mikrofona. Sēlīģa. Mēļas krāsas sēļu debesīs, sēļu gāršās, sūnu zaļas seģenes met plecos, sēļu māsas, mātes, māršas, lai spētu izmanīties, palikt pašām savām. Sūnāju salās iztikt bez kungiem, pārlaist pār galvu gadu virpuļus, palaist garām dučiem un simtiem, svešus kara pūļus. Tā bija. Bet sērdienīta sēlīja nevienam sēlim klāt nenesīs, par velti neko nedos no tā, kas bijis laikos vecos, kas lika dēliem projām dzīvties. Lai nu godos, atklātības brīžos retos, lieki nezvēram, lai darbus darām sēlijā. Pusnaktī Pilskalnē. Pusnaktī Pilskalnē spokojas. Grāfi plāteri zīberi, lai viņi pēcteči. Šoferi braudam caur Pilskalni, no Dvietas uz Bebreni, stāst viens otram aizkūtnēm steigdami. 2 spoki, 4 kājas, 2 dibeni, rīta miglā pliki manīti. Ceļu staklē manas mašīnas prožektors uzdūra zaru būdu vai zaļu telti, kas pārdroši rēgojās ceļa malā pie mirušā ezeriņa, kura koku rokas, kā vaidi pret debesīm slējas. Pelēki melnas, vasaras tveicē nosalušas. Tā viņi klenderē gar Rāmavas Pilskalnu, gar Dubezaru un Pilskalnas ezereri. Nes ko šie spoki Pilskalnē darīs? Atvērs skolu vai klosteri, vai varbūt ļurbu klubu. Kārtīgi cilvēki naktīs guļ mājās, nevis rīta miglā rēgojas, pusnaktī spokojas, saceļot rajona miličus kājās. Guliet vienu guļamo, kaut vai uz krāsas. Miglainā rītā miegs ir tik dāsns. 2 sēļi būdami turisti, riskēja peldēties skaili kā nūdisti, iedami kājām pa dzimto Latviju, Pilskalnē meklēja sērdieni sēliņu. Mīļās līdztautienes, mēs kaudamies par šās pasaules bēdu un sapņu vīniem, peldam pa virsu, it kā 1000 un atkal 1000 noāsa šķirstu. Bet kā balovis no šķirsta, tā lai paceļas mūsu gars uz fantāzijas spārniem, aitera dzidrumā. Brīvību, lai mēs cienījam garīgi un miesīgi, lai nav jākaunas mums, mūsu bērnu priekšā par mūsu vājo patriotismu. Proti, ka mēs neesam savu tēviju mīlējuši līdz pēdējam, kaut gan viņa alažiņu no rūpestiem un darbiem saspiesās krūtis spirdzinājusi. Otra saite, kura tikpat cieši kā brīvība satur pasauli kopā viņas universumā, ir mīlestība. Bez mīlestības mēs būtu kā fontāna bez ūdens, kā Palestīnas miroņa ezeri bez zivīm, kā nabagi bez naudas, kā gruntnieki ar parādiem. Tāpēc mīlestība un brīvība, lai ir tie spārni, ar kuriem mēs lidojamies no austrumiem līdz rietumiem, no polāras zvaigznes līdz ekvātoram. Jā, tik katra persona, kas šeit stāv,
Vai sēž zina to, ka labāk ir tam, kas nomiris, nekā tam, kas vēl dzīvs, jo tam ir vēl jāmirst. Tāpēc, mīļi klausītāji, lai skan augsta dziesma. Augsta dziesma, skani, skani, zilā zvaigžņu haosā. Nemirstīgu dari mani tautas vīru eposā. Apkamp visu firmamentu, univerzums, lai ir tavs. Tev ar violetu lentu, visus mūs, kad pīkols raus. Tureiz kapa tautas brādi, vaļā stāv Elīzijums. Citas dzīves fluidums nāks, kad dziedās gulbju cāļi. Satek ātomi un rodas progresīvi meteors. Dievu dēli lejup dodas, līgo saules meitu kors. Vulkāni ar traku varu, lāvu straumes lejup gāž. Izcivilizētu garu, kultūra iz gaismas drāž. Bibliotekas ļaudis teica, ka domāja kādu virsrakstu likt visai šai padarīšanai, un ka tas variants būtu tāds turies Rīga sēļi nāk. Tā arī bija. Un es teicu, vai cik skaisti. Un patiešām sēļi paskat kādā lielā pulkā nāk uz Rīgu. Un ir atnākuši un iekarojuši Rīgu visi tie, kas tie ir iekarojuši Rīgu. Un te es redzu Kunāru ģērķi sēdam, viņa tēvs bija mans direktors Mēmeles skolā, mans pirmais direktors. Un tajos trakajos gados, no 47. līdz 50. kad visādas briesmas bija un vai, visi stenēja un vaidēja un bukstēja, viņš teica, ko jūs bēdājiet? Jūs vēl esiet dzīvi. Strādājiet, ja cilvēks strādā, tad viņam nav vaļas nobīties un bēdāties. Nu, Sēlijā vēl ir daudz nepadarītu darbu. Manas saknes ir tiešām Sēlijā. Tas ir Dignāja, Dunava, Rubene, Asare, kuru nākuši mani senči. Visu mūžu esmu aizvadījusi Jēkabpilī. Esmu strādājusi daudzus gadus rajona avīzē un izbraukājis ar kultūras pasākumiem visu Sēļu novadu. Rakstījis ļoti daudz cilvēkus pazīstu. Un tad nāca laiks, kad es sabuntojos un aizgāju jo toreiz tā bija Padomju Daugava, aizgāju no darba redakcijā un sāku nodarboties ar lietušķo mākslu. Un tad es taisīju tautas tērpus, es vadīju daļradas iecirkni un pati audu. Un es, piemēram, Dignājas tautas tērpu esmu izdarinājusi sākot ar jostu, beidzot ar grezno izšūto villaini, visu ar savām rokām. Tāpat arī Kruspils tautas tērpus esmu gatavojusi. Un tad ar to es arī būtu nodarbojusies līdz savu mūža galam. Un arī ar floristiku, ja man pirms pāris gadiem nebūs sāsinājusies slimība, sirdskaite, kas mani noguldīja uz gultas. Un tad es sāku rakstīt savu pirmo grāmatu. Tā iznāca, to es uzrakstīju aizpagājušu ziemu. Jēkabpilī 330 gadu, un visi, kas jūtas piederoši, tiek laipni aicināti uz pilsētas svētkiem 15. jūlijā. Paldies par grāmatām. Un vēl šeit ir profesors Makslavāns, kurām īpaši gribu pateikt lielu paldies par to, ka viņš prot jaunajai paudzei un noteikti jaunajiem studentiem arī šobrīd iemācīt kultūra vēstures mantojumu, gan izpratni par vēsturisko laiku. Denavā, Eklonas upes ielokā, Rubeņu pagasta Varslavānos ir piedzimis Jānis Pliekšāns Pirtiņā. Un tā es pēc tam esmu strādājis Ilūkstes vidusskolā, kuru iesvētīja arī Jānis Pliekšāns, tad jau Rainis. Nu.
Sēlijas kultūra vēsturiskā mantojuma izstādi tagad varēs apskatīt arī rīdzinieki un apmeklēt Nacionālo biblioteku. Iespējams, ka tā arī aizceļos uz Lietuvu, bet vai sēļiem būs sava vieta Gaismas pilī? Šodienas pasākums te Rīgā to tiešām pierādīja, jo sēļi kāp Stikla kalnā un šī Gaismas pils tiks sasniegt. Un varbūt tieši sēļi būs tie, kas palīdzēs uzcelt šo Gaismas pili, bet tikai jājautā valdībai, vai valdība mūs kādreiz sēļus sapratīs, ka Latvijai ir nepieciešams 5. novads, un tā varētu būt Sēlija. Turies Rīga, sēļi nāk. Jānis Pintāns, Alojs Savickis, Sēlijas novada televīzija, Rīga, 7. aprīlis. Daudzi Sēlijas novada ļaudis jau būs redzējuši izstādi Sēlijas kultūra vēsturiskais mantojums. Ar 7. aprīlī to var apskatīt arī rīdzinieki un visi, kas apmeklēs Nacionālo biblioteku. Izstādes atklāšanas brīdī bibliotekā bija ļoti daudz cilvēku un izjūtas bija īpašas. Sēliskais gars staroja no ļaužu sejām un var teikt, ka te bija sēļi starp sēļiem. Klātesošos uzrunāja gan bibliotekas direktors, gan daudzi lūgtie viesi, arī Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Jānis Stradiņš. Godātais direktorkungs, sēļi un sēļu līdzjutēji. Es gribētu sacīt tā. Pašreiz tāds dienas ir, mēs runājam, valdība grimst, Latvija grimst, vārdu sakot, un it kā rodās kādreiz arī tāda rūgtuma sajūta par visu to, bet šodien pulcējoties varbūt šajās šaurajās telpās, mēs varam teikt pretējo. Latvija ceļās. Latvija ceļās tās novadi. Ir liels kultūra vēsturisks pacēlums. Un ir ārkārtīgi jauki, ka šis kultūra vēsturiskais pacēlums ir šoreiz saistīts ar Nacionālo biblioteku. Jo mēs gaidām, ka celsies arī Gaismas pils. Un lai paliek visādi finansējuma avoti, lai paliek visādi strīdi par šo jautājumu. Es domāju, lai paliek, ja jūs gribat Kurzemes purvi un viss tas kopā, vārdu sakot, lai arī tas viss mūs ceļ augšā. Un es ļoti pateicos, ka šodien tiek pieminēts viens no tādiem piemirstākajiem Latvijas novadiem, kas nebūtu netiek bieži daudzināts. Mēs to varam saukt par Latvijas pamēģi savā ziņā. Un tā ir Augšzeme, tā ir Sēlija. Nu pat mēs runājām ar viesītes mērķi Dmitrievu kungu, ka jaunie plānošanas reģioni pat sašķeļ šo novadu vēl vairāk, jo būtībā runājot, teiksim, Jēkabpils vienā pusē paliek pie Zemgales plānošanas reģiona, Krustpils otrā pusē paliek pie Latgales plānošanas reģiona, atkal Sēļi tiek kaut kādā veidā sašķelt. Bet viņi ir vienoti. Vienoti caur kultūru, vienoti caur tradīcijām, vienoti ar savām, varētu teikt, dziļām saknēm un novadu patriotismu. To vajadzētu pateikt. Un galu galā vienoti arī zināmā mērā ar Daugavu. Jo Daugavas senais nosaukums ir Fluevus Seliāna. Vārdu sakot, tātad Sēļu upe, tā ir viena no vecākiem Daugavas nosaukumiem, vēl pirms Rubons un tam līdzīgi, jo Sēļi dzīvoja apus. Un tagad tā kā mēs runājam, no kurien ir atnākuši, un viena no pirmiem ienāca Latvijā šī cilts, mēs esam šīs cilts varbūt tās etniskās paliekas un tā. Un man liekas, ka mūs vieno Jaunsudrabiņš, mūs vieno Veselis, mūs vieno Aleksandrs Grīnis, mūs vieno Sēlijas mākslinieki, kas ir nākuši Skulmi dzimta, kultūras darbinieki, daudzie zinātnieki, lauksaimniecībā, medicīnā, kas tur ir strādājuši. Vārdu sakot,
Tas ir skaisti, kad novads ir atradis savas saknes un ka Nacionālā biblioteka ir palīdzējusi to izdarīt. Tāda sēļu kultūra vēsturiskais mantojums faktiski ir izceļojis, laikam jau gandrīz vai visu Latviju. Sakiet, cik tad vietās ir pabijusi šī izstāde varbūt? Šī izstāde ir pabijusi 10 vietās. Un pamatā tas tiešām ir Jēkabpils rajons, kurā šī izstāde ir pabijusi, jo Aizkraukles rajonā bija rajona centrā, pašā Aizkrauklē. Bet te mēs esam viesojušies gan Aknīstē, gan Viesītē, gan Sēpilī, Salā, Gārsenē. Nu, un, protams, arī Subatē un Ilūkstē, kas jau ir vis tālākais Sēlijas novads un šobrīd Daugavpils rajons. Jā, un šodien ir šeit Nacionālajā bibliotekā, tātad visiem būs pieejams visai Latvijai apskatīt šo izstādi un cik ilgi šī izstāde šeit būs un kur viņa ceļos tālāk. Nu, tāds arī bija mans mērķis, ka izstādei pa priekšu ir jāceļo pa novadu. Un ka Rīga, varbūt, ja viņa būtu tikai šeit šī izstāde, viņa varbūt nebūtu strādājusi, kā es teicu, šī izstāde strādāja novadā. Viņa tur bija noderīga. Rīgā varbūt tā ir tāds uzvilnījums, jā, atkal šis sēļu vārda daudzinājums, bet novadā tam noteikti ir daudz lielāka nozīme. Rīgā varēs šo izstādi skatīt veselu mēnesi, no 7. aprīļa līdz 7. maijam. Pēc tam grūti teikt, vispār jau doma ir tāda, ka ar šodienu tas viss arī noslēdzas. Bet, kas zina, ja no Stradiņa mutes dieva ausī, var jau būt, ka aizbraucam uz Lietuvu. Jā, kur tad visa šī bagātība var palikt? Tad, acīm redzot, ir jābūt kādai vietai, kur viņa būs un kur viņa tiks saglabāta, visi šie materiāli. Jā, viņi atgriezīsies mūsu fondos, ja mūsu bibliotekas fondos, jo šeit ir materiāli gan no galvenās grāmatu krātumas, gan no letonikas, gan no reto grāmatu un rokrakstu nodaļas. Tā kā viņi jau atgriezīsies savās mājās. Un vēl, ko jūs domājat par šo gaismas pili, par kuru tik daudz runā šobrīd Latvijā? Mēs ļoti gribētu, lai viņu taptu, un man drusciņi skumdina šis fakts, ka ir tik daudz varbūt tāds negatīvs attieksmes par šo santīmu, kurš būtu jāieliek mūsu gara bagātību celtnes pamatos. Bet, jātic, savādāk nevar. Acīm redzot, mums ir vajadzīga šāda celtne un šāda gaismas pils. Nenoliedzami šāda gaismas pils mums ir vajadzīga, jo patiešām fondi mums ir ļoti bagāti. Mums ir 5 miljoni dažādu iespiedu vienību, un reto grāmatu un rokrakstu nodaļa tā jau glabā pat 400-500 gadu vecs izdevums. Tā kā tas jau ir jāsaglabā nākamām paudzēm, un tas ir mūsu bibliotekas uzdevums. Un tātad valdībai būtu jādomā, kā šo mehānismu pagriezt tā, lai visi būtu apmierināti ar to, lai nerastos lūk šīs runas par tiem santīmiem, kā jūs minējāt. Es domāju, gan ir jāatrod kāds racionāls risinājums šai pieeja, un pils ir jāceļ. Pēc izstādes atklāšanas tika sniegts sēļu mākslinieka koncerts, kurā piedalījās dzejnieki, aktieri, mūziķi, komponisti, kas tiešām nāk no sēļu novada. Jēkabpils Aizkraukles uzņēmēja un bibliotekas atbalstīja un organizēja sēlijas gardumu degustāciju. Šī diena bija nozīmīga arī priekš Jēkabpilietes Skaidrītes Gailītes, kurai klajā ir nākusi tieši šajā dienā grāmata Viens vienīgs elpas vilciens. Pirmo grāmatu, un tad ienāca postītājs, viņa sāka rakstīt, būdama uz slimības gultas, kad vairs nebija nekādu cerību un izmisumu un šausmu dienās, ko viņa atcerās, arī tapusi šī grāmata. Būšot arī 3. grāmata Dvēsele mūžam dzīvā. Viņa stāstīja savu dzīves stāstu. Tajā jaužams bija sēļu sīkstums un izturība, nepadoties, cīnīties, ticēt visuvarenajam Dievam. Sēlijas kultūra vēsturiskā mantojuma izstādi tagad varēs apskatīt arī rīdzinieki un apmeklēt Nacionālo biblioteku. Iespējams, ka tā arī aizceļos uz Lietuvu, bet vai sēļiem būs sava vieta gaismas pilī? Šodienas pasākums te Rīgā to tiešām pierādīja, jo sēļi kāp Stikla kalnā un šī gaismas pils tiks sasniegt. Varbūt tieši sēļi būs tie, kas palīdzēs uzcelt šo gaismas pili, bet tikai jājautā valdībai, vai valdība mūs kādreiz sēļus sapratīs, ka Latvijai ir nepieciešams 5. novads, un tā varētu būt Sēlija. Turies Rīga, sēļi nāk. Jānis Pintāns, Alojs Savickis, Sēlijas novada televīzija, Rīga, 7. aprīlis.